Mēs esam atbraukuši uz Limbažiem, uz manām dzimtajām ārēm. Tā kā man dzimšanas diena ir 1. septembrī. Tas ir kā tāda dāvana, bet arī tajā pašā laikā lāsts. Dāvana tā, ka visi appacējās uz man dzimšanas dienu, bet visi parasti viņu aizmirst, tāpēc, ka visiem ir... Jā. Nu, bērnībā es biju ritīgi kautrīgs, man liekas. Un tad jau skola lēnā garā, un tad es no sākuma pirmais mans pulciņš, man liekas, bija kaut kāds sporta pulciņš, kur visi gāja. Un tad es sāku trenēties basketbolā, man liekas, no 2. klases līdz 6. Spēlēju basketbolu, no acīm redzot nevisai labi. Ja es ar to vairs nenodarbojos, bet tad es sāku iet teātra pulciņā. Zini, kā es biju tas, ka es daru pilnīgi visu. Man arī tā patīk. Ja apstājās, tad apstājās dzīve. Man patīk būt visu laiku kaut kādā skrējienā. Mēs tagad esam šeit nonākuši līdz discgolfa trasei. Mēs domājam, mēs vēlāk varētu arī uzmest kādu disku, ko mēs izveidojām ar draugiem, Limbažu dzeņiem. Mums ir savs discgolfa klubs. Mums saziedoja uzņēmēju naudu, mums iedeva mazliet pašvaldību, un mēs paši visu taisījām discgolfa grozus, sitām mietiņas, pļaujam tagad. Mēs soliņus paši taisījām no vecās estrādes. Skrūvējām, mums bija tāla, ka mums pie katra groza mums ir soliņš. Un tad mākslīgo zāli mēs griezām. Un no turienes met nākamo metienu. Un tad jau pēc tam vidusskolā mani vidusskolas beigšanas uzaicināja spēlēt grupā. Mūsu grupa ir Skinīčīs. Šis ir Skinīčīs grozs. Uzrakstīja viens čalis no skolas, ko es tā kā zināju, bet es viņu nepazinu. Ei, Klau, mēs taisam grupu. Mums vajag kādu, kas dzied, varbūt tu grib atnākt. Es teicu, jā, protams. Un tie čaļi bija izdomājuši vienkārši vienā dienā, ka viņi grib taisīt grupu. Neviens neko baigi nemācēja spēlēt. Nopirka ģitāras, viss sākās ar 3 akustiskām ģitārām. Tad viņi pieaicināja vienu citu čali uz, nezinu, kaut kādu balīti laikam bija. Un, protams, tu vari pasist plaukstas ritmā, viņš pasit ritmā. Nopirka viņam bungas. Tad viņi YouTubā skatījās, kā saliek bungas. Un tad viņi mēģināja kaut ko kopā spēlēt. Un tad es jau pievienojos, tad bija 2 akustiskās ģitāras, bija basģitāra un bungas. Un tā mēs beigās 6 sākām spēlēt, un pēc pusgada, varbūt pat mazāk, mums bija pirmais koncerts Radiem. Un tā mēs jau spēlējām vairāk kā 10 gadus. Mēs uztaisījām festivālu Limbiskvīts, kas ir tā kā alternatīvas mūzikas festivāls. Tur nebija tikai alternatīvā mūzika, bet mums tur bija Dzelzs vilks, Pienvidē piedzīvojumi, Sudden Lights. Un mēs festivālu taisījām šeit, Limbažu pilsdrupās. Un pēdējā festivāla gadā mums bija vairāk grupas. Mums bija vienas dienas festivāls, kas sākās 12 vai 1 dienā, kā kur gadu, beidzās 3-4 naktī. Un pēdējā gadā mums bija vairāk grupas nekā pozitīvas abās 2 dienās kopā. Un mēs paši visu taisījām. Mēs taisījām visi grupas biedri. Mēs esam 6. Mēs pilnīgi visu paši darījām. Ar sētas likšanām. Labi, to līdz mums atveda ar musaru izvešanām un visiem. Nākamā dienā vēl benčiks nācām un lasījām ārā ar aliņu pie rokas. Un tā mēs te sapulcinājām. Bet, laikam pēdējais festivāls ir izskanējis. Te es katru dienu nācu un augšā te notika visādas keramikas pulciņi un ādas apstrādes pulciņi un dziedāšanas un kapelas un kori. Pēc tam koris arī notika viens jauniešu koris, kurā es dziedāju. Skolas kori es nedziedāju. Man nepaņēma 5. klasē un es apvainojos. Teicu, ka es nevaru dziedāt. Jā, mums bija režisori Inta Kalniņa, kas ir tāds smagsvars Limbažos kultūras dzīvē. Tad mēs nācām 2 reizes nedēļā, taisījām izrādītas, un tad pavasarī braukājām uz visādiem festivāliem. Es atceros pirmo lomu, man pirmā loma bija Vilks. Un pirmajā lomā man bija jādzien, tur bija tā dziesma. Es neatceros melodiju, bet tur bija daudzi runā, esam slikti, asinskāri vilki. Viņi stāsta tikai blēņas, apvaino mūs velti. Vilki nav nemaz tik slikti, tādēļ sāp šie meli. Ļaunos laupītājus varat citur atrast lēti. Tās ir tās rindiņas, ko es atceros. 9. klasē, man liekas, kaut ko braucu ēnot. Man liekas, to pašu Krūskopu ēnoju, pēc tam es Lauru Grozu ēnoju, un tad nekas jāforši. Bet man jau pirmā reizē neuzņēma aktieros. Pirmā reizē es netiku, tāpēc es izmācījos par elektroinženieru. Un vēl strādiņos pamācījos fizioterapiju un tikai tādu paralēli tam sāku. Pavasarā mēs strādāju ceļbūvē, jo tētis tur bija brigadieris, un tad mēs cēlām Talliņas šoseju tur pie Svētciem. Un es jau biju 2. kursu pabeidzis, un man jau bija sarunāts, kur es rakstīšu bakalaura darbu pie Latvijas Energo, kaut kāda attīstības daļas vadītāja vai kaut ko tādu.
Un man jau bija tā kā viss skaidrs. Tad man likās, man vairs to nevajag, es biju bišķiņ apvainojies arī uz pasauli un tā. Un es aizbraucu no rīta, mums bija tur vispār, mēs cēlām to ceļu, un tur bija noticis tāds, ne negadījums, bet naktī kāds bija izpostījis tās metāla bordas, kas ir gar lieliem grāvjiem. Un mēs tur to vainīgo noķērām, beigās tas beidzās ar spēcvienībām un automātiem un daudz cilvēkiem un pakaļdzīšanos un asumiem un kautiņiem un tāds rītīgs bojeviks gāja vaļā. Un tad es braucu iestāties aktieros. Es esmu mācījies Stradiņos RTU un Latvijas kultūras akadēmijā, un tajā aktieru studijas ir kaut kas pavisam savādāks. Tu tur dzīvo, principā 24/7, tu no rīta dejo un vakarā 10 tu beidz, un tad tu domā etītes nākamajai dienai. Tad tu ej mājās, mēģini pagulēt, vai caur sporta zāli vēl, un tad, nezinu, 1 naktī mājās, un tad guli un kāvē bišķiņu deju. Ja man būtu vēl vienreiz jāizvēlās, es nezinu, vai es izvēlētos šo profesiju, bet mācīties tur es noteikti gribētu vēl vienreiz. Jo apkārt ir tik ārkārtīgi daudz gudri, viedi, pieredzējuši cilvēki ar saviem viedokļiem, ar lieliem prātiem. Un, man liekas, baigi labi no tādiem mācīties. Un tur sanāk vistiešākais kontakts. Tu aizēji uz citu augstskolu, un tur ir vienkārši milzīga auditorija. Un tu klausies lekcijas, bet šeit ir individuāls nodarbības, kurās tu dzied, dejo, tu kusties. Tu domā, runā. Un jā, kaut kas baigi skaists un vērtīgs. Tā tāda pieredze visai dzīvei. Tā ir skola, kurā nemāc profesiju, bet māc dzīvi, man liekas. Personības izaugsmi. Man bija iespēja strādāt vairākos Latvijas teātros, bet es izvēlējos padauzīties pa pasauli, kamēr es esmu jauns. Visādos projektos izspēlēties un Latvijā un Igaunijā un teātros. Un rītīgi nenožēloju to, man ļoti patika, jo pieredze ir milzīgi iegūta, cilvēki satikti un kontakti, un esmu daudz ko iemācījies un dabūjis kaut kādu brīvību. Un jā, liekas, ka tagad varētu būt tas laiks, kad varētu likt to lietā kaut kur citur. Jo no tās brīvības mazliet arī nogurst. Nogurst no tā, ka lai kā tev būtu foršas komandas, viņas slaik mainās, un tu atkal kaut kādā brīdī sāc no 0 punkta tieši tajā komunikācijā. Un katrs process sākas no 0, un tev jāmeklē pa jaunam tie dombiedri. Un gribās tos dombiedrus visu laiku klātesošus. Tas, laikam, ir tas, kāpēc es strādāju ar saviem kolēģiem šobrīd šeit Leļu teātrī.